1995. gada jūnijā, kad Latvijas augstākā tiesa pasludināja Banka Baltija par maksātnespējīgu, no bankas seifiem pazuda dokumenti, kurus nevajadzēja redzēt nevienam. Video ieraksti no pēdējām dienām pirms sabrukuma, slepenās sarunas starp Aleksandru Laventu un viņa partneri Tāli Freimani un evakuācijas plāni, kas bija tik slepeni, ka pat augstākā līmeņa darbinieki par tiem nezināja. Bet uzreiz pēc 27. jūnija šie pierādījumi pazuda bez pēdām. Kas tos paņēma? Un vēl svarīgāk, ko īsti slēpa šie ieraksti? Kāpēc cilvēki, kas zināja par šiem dokumentiem, vēlāk atteicās runāt pat tiesas zālē? Šodien mēs atklāsim patiesību par lielāko finanšu katastrofu Latvijas vēsturē, stāstu par 200 miljoniem latu, kas pazuda vienā naktī, atstājot 200 000 cilvēku bez uzkrājumiem, bez nākotnes, bez cerības. Iedomājieties Rīgu 1993. gadā. Padomju Savienība sabrukusi tikai pirms 2 gadiem. Cilvēki, kas visu mūžu dzīvojuši ar rubļiem un valsts garantijām, pēkšņi atrodas jaunā pasaulē, kapitālisma pasaulē, kur viss ir iespējams. Veikalos parādās produkti, par kuriem agrāk varēja tikai sapņot. Bet ir viena problēma – nauda. Pensionāri, kas saņem 20 latus mēnesī, skatās uz cenām un saprot, viņu uzkrājumi, kas glabājas zem matrača, ikdienu zaudē vērtību. Inflācija ēd tos kā rūsa. Un tieši šajā brīdī, kad izmisums jau sāk pārņemt sirds, parādās glābējs. Viņa vārds – Banka Baltija. Reklāmas visur – televīzijā, radio, avīzēs. Skaisti vīrieši un sievietes kostīmos smaida no plakātiem un sola 90% gadā. Jūsu nauda strādās jums. 90%. Tas nozīmē, ka 100 lati pēc gada kļūst par 190. Pēc 2 gadiem par 360. Tas ir brīnums. Tas ir sapnis, kas kļūs par realitāti. Aleksandrs Lavents, vārds, ko Latvijā 1994. gadā zināja katrs. Harizmātisks, pārliecinošs, vienmēr elegants. Viņš nebija parasts banķieris. Viņš bija vizionārs, pravietis jaunās ekonomikas. Kad viņš runāja, cilvēki klausījās. Kad viņš solīja, cilvēki ticēja. Banka Baltija nebija vienkārši banka, tā bija kustība, cerība, nākotne. 37 filiāles visā Latvijā. 49 norēķinu grupas. Rindas pie bankas durvīm katru rītu. Pensionāri ar somām pilnām ar naudas kaudzēm. Uzņēmēji ar čemodāniem. Visi nesa savu naudu Laventam, jo viņš solīja to pavairot. Un viņš to darīja, vismaz tā likās. Pirmie klienti saņēma savus procentus. Viņi stāstīja draugiem. Draugi stāstīja kaimiņiem. Kaimiņi stāstīja radiniekiem. Un nauda plūda upē, kas kļuva par plūdiem, kas kļuva par okeānu. Līdz 1995. gada aprīlim Banka Baltija glabāja $283 miljonus depozītos. Tas bija puse no visas Latvijas. Tas bija vairāk nekā valsts budžets. Bet kur bija šī nauda? Kur Lavents to glabāja? Un galvenais, kā viņš varēja maksāt 90%, kad normāls bankas maksāja 10%? Tālis Freimanis, Laventa labā roka, bankas prezidents. Klusāks, aprēķinošāks, vienmēr ēnā. Kamēr Lavents runāja ar žurnālistiem un smaida klientiem, Freimanis sēdēja birojā un pārvietīja ciparus. Viņš zināja patiesību. Viņš zināja, ka 90% nav maģija, tie ir matemātika. Vienkārša, nežēlīga matemātika. Lai maksātu vecajiem klientiem, vajag jaunus klientus. Lai maksātu jaunajiem, vajag vēl jaunākus. Tas ir kā ķēde, kas aug un aug, līdz kāds posms pārtrūkst. Un Freimanis zināja, posms pārtrūks. Tas bija tikai laika jautājums. Bet viņš turpināja. Kāpēc? Vai viņš cerēja, ka brīnums notiks? Vai viņš jau tad plānoja, kā izglābties? Dokumenti, kas vēlāk tika atrasti bankas arhīvos, liecina, Freimanis sāka pārskaitīt naudu uz ārzemēm jau 1994. gada beigās. Nelielas summas. Testa pārskaitījumi. Viņš gatavoja ceļu. Bet kam? Sev vai naudai? Salīdziniet, 1994. gadā vidējā alga Latvijā bija 150 lati. Pensija – 20 līdz 30 lati. Maizes klaips maksāja 30 centīmus. Piena paciņa – 40.
Cilvēki dzīvoja no algas līdz algai, no pensijas līdz pensijai. Un tad viņi redzēja Laventa reklāmas. Viņi redzēja, kā viņš brauc ar melnu Mercedes, kā viņš valkā Itālijas kostīmus, kā viņš dzīvo vilā Jūrmalā. Un viņi domāja, ja es iedošu viņam savus 200 latus, pēc gada man būs 380. Tas ir pusgads dzīves. Tas ir ceļojums. Tas ir jauns televizors. Un viņi nesa. Pensionāri, kas bija krājuši visu mūžu, nesa savas zārka naudas. Strādnieki, kas tikko saņēma algu, nesa visu. Uzņēmēji, kas pārdeva īpašumus, nesa miljonus. Visi ticēja. Visi cerēja. Visi zaudēja. Bet bija viens cilvēks, kas nezaudēja. Viens cilvēks, kas zināja, kad iziet. Viens cilvēks, kas pārvērta traģēdiju par biznesa plānu. Viņa vārds parādīsies vēlāk šajā stāstā. Pagaidām viņš ir tikai ēna, tikai čuksts bankas gaitiņos. Bet viņš ir galvenais ļaundaris šajā stāstā. Viņš ir cilvēks, kas nodeva Laventu. Vai arī, atkarībā no tā, kā jūs skatāties, viņš ir cilvēks, kas izglāba sevi. Viņa vārds bija zināms tikai 12 cilvēkiem Banka Baltija. Šodien jūs uzzināsiet, kas viņš bija. Un kāpēc viņš to darīja? Trokšņa skaņa bija vēl tālu, bet Lavents to jau dzirdēja sapņos. Katru nakti viņš pamodies svīdams. Katru rītu viņš skatījās spogulī un redzēja cilvēku, kas zināja, laiks beidzas. Bankas aktīvi 1993. gadā bija $25 miljoni. 1994. – 242 miljoni. 1995. – 500 miljoni. Izaugsme bija kosmiska. Bet kur bija šī nauda? Kur bija tie 500 miljoni? Atbilde bija vienkārša un šausmīga vienlaikus, tās nebija. Lielākā daļa bija tikai cipari papīrā. Solījumi. Parādi. Lavents bija aizdevis naudu uzņēmumiem, kas nekad to neatdos. Viņš bija ieguldījis projektos, kas nekad nedos peļņu. Viņš bija pircis īpašumus, kas bija pārvērtēti 10 reizes. Un tagad, kad klienti sāka prasīt savu naudu atpakaļ, viņam nebija ko dot. Kase bija tukša. Seifi bija tukši. Palika tikai viens variants – laiks. Viņam vajadzēja laiku. Bet laika nebija. Vai jūs kādreiz esat domājuši par to, cik ilgi var turēt noslēpumu, kas var jūs nogalināt? Aleksandrs Lavents to darīja 3 gadus. 3 gadus viņš katru rītu cēlās, apģērbās, brauca uz banku un smaidīja klientiem, zinot, ka viņu nauda jau ir pazudusi. 3 gadus viņš parakstīja dokumentus, solīja procentus, atklāja jaunas filiāles, zinot, ka viss ir piramīda, kas drīz sabruks. Kā viņš to izturēja? Kā viņš gulēja naktīs? Vai viņš joprojām ticēja, ka var izglābties? Vai viņš jau tad zināja, ka beigas ir nenovēršamas? Dokumenti, kas vēlāk tika atrasti viņa personīgajā seifjā, liecina, viņš zināja. Viņš zināja jau 1994. gada rudenī. Un viņš sāka gatavoties. Nevis glābšanai, bet aizbēgšanai. Līdz pēdējai dienai es ticēju, ka mēs izglābsimies, saka bijušais Banka Baltija drošības dienesta virsnieks, viņa rokas joprojām trīc pēc 30 gadiem. Ko šis cilvēks zināja, ko mēs nezinām? Šovakar 3 bijušie bankas iekšējā loka locekļi pirmo reizi runā par noslēpumiem, kurus viņi glabāja gadu desmitiem. Viņu atklājumi mainīs visu, ko jūs domājat, ka zināt par pēdējām dienām pirms sabrukuma. Viens no viņiem, Jānis, kurš strādāja bankas galvenajā birojā Rīgā, atceras, kā 1995. gada aprīlī Lavents sāka ierasties birojā naktīs. Viņš nāca 12. kad visi bija aizgājuši. Viņš slēdzās kabinetā ar Freimani. Mēs dzirdējām tikai klusas balsis un dokumentu šķirstīšanu. Reiz es paliku ilgāk un redzēju, kā viņi iznesa 3 lielas kastes. Melnas ar slēdzenēm. Viņi ielika tās automašīnā un aizbrauca. Nākamajā rītā šīs kastes vairs nebija ne arhīvā, ne seifjā. Kur viņi tās aizveda? Ko tajās bija? Otra lieciniece, Maija, bijusī grāmatvede, stāsta vēl šokējošāku detaļu. Aprīļa vidū man lika pārskaitīt lielu summu uz kontu Maskavā. Bankai Intertek. Es jautāju, kāpēc? Man teica, nevaicā. Vienkārši dari. Summa bija, es nevaru pateikt precīzi, bet tā bija vairāk nekā $10 miljoni. Dolāros.
Un tas nebija vienīgais pārskaitījums. Katru nedēļu kaut kas aizgāja. Uz Maskavu, uz Šveici, uz Kipru. Mēs iztukšojām banku paši. Salīdziniet, 1995. gada aprīlī pensionāre Ausma no Jelgavas saņēma 28 latus pensiju. Viņa dzīvoja vienistabas dzīvoklī, kur ziemā bija augsts, jo apkure maksāja 15 latus mēnesī. Viņa ēda maizi ar margarīnu un dzerēja tēju bez cukura, jo cukurs maksāja 60 centīmus kilogramā. Bet viņai bija uzkrājumi 300 latu, ko viņa bija krājusi 20 gadus. Šī nauda glabājās Banka Baltija. Ar 90% likmi viņa cerēja pēc gada saņemt 570 latus. Tas bija 20 mēnešu pensijas. Tas bija jauns mētelis, jauni apavi, iespēja apmeklēt mazdēlu Liepājā. Viņa katru mēnesi gāja uz banku un pārbaudīja savu kontu. Skaitļi auga. Viss bija kārtībā. Bet tajā pašā laikā, kad Ausma skatījās uz saviem 300 latiem, kas kļuva par 320, tad par 340, Aleksandrs Lavents tērēja $200,000 jaunam Mercedes S-klases. Viņa sieva Inese pirka kleitas Milānā par $15,000 gabalā. Viņu dēls studēja Londonā, kur mācības maksāja $30,000 gadā. Kamēr Ausma skaitīja santīmus, Lavents skaitīja miljonus. Bet ne savus. Ausmas. Freimanis bija klusāks nekā Lavents, bet bīstamāks. Viņš bija tas, kas izdomāja schēmu. Viņš bija tas, kas atvēra kontus offšoros. Viņš bija tas, kas sarunāja darījumu ar Intertek banku Maskavā. Un viņš bija tas, kas pirmais saprata, laiva grimst un ir laiks lēkt. 1995. gada maijā, kad pirmie klienti sāka prasīt savu naudu un banka vairs nevarēja maksāt, Freimanis pieņēma lēmumu. Viņš pārdeva, vai precīzāk nodeva bankas kredītportfeli Intertek bankai. Uz papīra tas izskatījās kā normāls darījums. Banka Baltija atdod savus parādniekus Krievijas bankai un saņem pretī Krievijas valsts obligācijas. Bet patiesībā tas bija krāpšana. Kredītportfelis bija vērtīgs, tur bija īsti parādi, īsti uzņēmumi, īsta nauda. Bet obligācijas, ko viņi saņēma pretī, bija atkritumi, nelikvidējamas, nevērtīgas papīra lapiņas. Freimanis to zināja. Intertek to zināja. Vienīgie, kas nezināja, bija Latvijas iedzīvotāji. Viņi joprojām stāvēja rindās pie bankas, cerot saņemt savu naudu, nezinot, ka tā jau ir Maskavā, sadalīta starp cilvēkiem, kuru vārdus viņi nekad neuzzinās. Bet bija vēl viens cilvēks, kas zināja. Viens cilvēks, kas redzēja visu no iekšpuses un izdarīja izvēli. Viņa vārds bija Alvis Līdums. Viņš bija viens no bankas augstākajiem darbiniekiem, cilvēks, kam uzticējās gan Lavents, gan Freimanis. Viņš zināja par pārskaitījumiem. Viņš zināja par offshoriem. Viņš zināja par Intertek darījumu. Un viņš zināja, ka viss ir beidzies. Bet atšķirībā no Laventa un Freimaņa, Līdums neaizbēga. Viņš palika. Kāpēc? Vai viņš cerēja, ka var kaut ko izglābt? Vai viņš baidījās? Vai viņš jau tad plānoja, kā nodot savus priekšniekus? Vēlāk tiesā Līdumu apsūdzēja par piesavināšanos. Bet viņu attaisnoja. Tiesa nolēma, viņš bija tikai izpildītājs, ne organizators. Bet vai tas ir taisnīgi? Vai cilvēks, kas zina par noziegumu un neko nedara, nav līdzdalībnieks? Vai Līdums bija upuris vai nodevējs? Šis jautājums joprojām dedzina Latvijas sabiedrību. Un atbilde, iespējams, ir kaut kur pa vidu, viņš bija cilvēks, kas izvēlējās izdzīvot. Iedomājieties, ka esat viens no 12 cilvēkiem, kas zina visu par Laventu, katru medicīnisko noslēpumu, katru evakuācijas plānu, katru slēpto tuneli zem Rīgas. Tagad iedomājieties, ka jums jāizvēlas, saglabāt lojalitāti vai glābt savu dzīvību. 22. maijā 1995. gadā šie cilvēki izdarīja izvēli, kas mainīja Latvijas vēsturi. Kas viņus pamudināja nodot savu augstāko priekšnieku? Bija tas bailēs? Vai alkatība? Vai vienkārši izdzīvošanas instinkts? Viens no viņiem, Andris, bijušais Laventa personīgais šoferis, stāsta, es redzēju, kā viņš mainījās. Janvārī viņš bija pārliecināts, lepns. Martā nervos aizkaitināms. Maijā sabrucis. Viņš vairs nerunāja. Viņš tikai sēdēja aizmugurējā sēdeklī un skatījās pa logu.
Reiz viņš man teica: Andri, ja kaut kas notiks, tu neko nezināji. Saproti? Neko. Es sapratu. Viņš gatavojās. Bet kam? Cietumam? Vai nāvei? Šoferis klusē, tad piebilst: es domāju, viņš gatavojās abiem. Medicīniskās arhīvos, kas tika atklāti pēc bankas sabrukuma, ir dokuments, kas maina visu. Laventa personīgā ārsta piezīmes no 1994. gada decembra. Tur rakstīts: pacients sūdzas par hroniskām galvas sāpēm, miega traucējumiem, sirdsdarbības pātrināšanos. Izrakstīti nomierinošie līdzekļi. Ieteikts atpūta. Bet zem šīs oficiālās piezīmes ir vēl viena, rakstīta ar roku, gandrīz nesalasāma: pacients atsakās no hospitalizācijas. Saka, ka nevar atstāt banku. Brīdinu, ja turpinās šādi, organisms var neizturēt. Ko tas nozīmē? Vai Lavents bija slims? Vai viņa lēmumi pēdējos mēnešos bija ietekmēti ne tikai no finansiālā spiediena, bet arī no veselības problēmām? Vai viņš zaudēja spēju domāt skaidri? Vēl viens dokuments, medikamentu pasūtījumu saraksts no bankas medicīnas kabineta, atklāja, ka Laventam regulāri tika piegādāti spēcīgi nomierinošie un miega līdzekļi. Devas bija lielas. Pārāk lielas. Vai viņš bija atkarīgs? Vai viņš mēģināja aizbēgt no realitātes ķīmiski, ja jau nevarēja fiziski? Šie medicīniskie noslēpumi maina mūsu izpratni par pēdējām dienām. Lavents nebija tikai krāpnieks. Viņš bija sabrucis cilvēks, kas zaudēja kontroli gan pār banku, gan pār sevi. Bet visvairāk šokē cits dokuments. 1995. gada maija sākumā Lavents apmeklēja kādu sievieti Siguldas apkārtnē. Oficiāli privāta vizīte. Bet liecinieki stāsta, ka šī sieviete bija zināma kā redzētāja, cilvēks, kas pareģo nākotni. Lavents, ateists un racionālists, publiskajās runās slepeni ticēja zīmēm un pareģojumiem. Ko viņam teica šī sieviete? Neviens nezina. Bet pēc šīs vizītes Lavents nomainīja visu savu personālo apsardzi. Viņš atlaida cilvēkus, kas bija ar viņu gadiem, un pieņēma jaunus, nezināmus. Kāpēc? Vai redzētāji viņam teica, ka kāds no vecajiem draugiem viņu nodos? Vai viņa pareģoja viņa galu? Bijušais apsargs Juris stāsta: mani atlaida 21. maijā. Bez izskaidrojuma. Vienkārši tu vairs nestrādā. Es biju ar viņu 3 gadus. Es glābu viņu no uzbrukuma 1993. gadā. Un viņš mani izmeta kā suni. Vēlāk es sapratu, viņš baidījās. Viņš baidījās no visiem. Pat no tiem, kas viņu mīlēja. Šī mistiskā un paranoiskā Laventa puse atklāja cilvēku, kas zaudēja ne tikai naudu, bet arī prātu. Vai jūs kādreiz esat domājuši par to, kā jūtas cilvēks, kas zina, ka viņa pasaule sabruks rīt? Lavents to zināja. Viņš zināja jau aprīlī. Viņš zināja, kad parakstīja Intertek līgumu. Viņš zināja, kad pārskaitīja pēdējos miljonus uz offshoriem. Viņš zināja, kad mainīja apsardzi. Un viņš zināja, ka 26. maijā banka vairs nevarēja atvērt durvis. Bet viņš neko neteica. Viņš nebrīdināja klientus. Viņš neapturēja jaunu depozītu pieņemšanu. Viņš turpināja spēlēt lomu līdz pašām beigām. Kāpēc? Vai viņš cerēja uz brīnumu? Vai viņš bija tik iegremdējies savā pasaulē, ka vairs neredzēja realitāti? Vai viņš vienkārši bija egoistiski vienaldzīgs pret tūkstošiem cilvēku, kuru dzīves viņš iznīcināja? Atbilde iespējams ir visas 3 kopā. Lavents bija cilvēks, kas uzbūvēja impēriju uz smiltīm un atteicās atzīt, ka viļņi jau nāk. Vai jūs joprojām domājat, ka banka Baltija sabruka nejauši? Vai jūs joprojām ticiet, ka tas bija tikai kļūda vai ekonomiskā krīze? Nākamajā nodaļā jūs uzzināsiet par cilvēku, kas plānoja visu no paša sākuma. Cilvēku, kas zināja, ka banka sabruks un izmantoja to, lai kļūtu bagāts. Viņa vārds joprojām ir tabu Latvijā. Bet šodien mēs to izrunāsim. Laventa personīgajā seifjā, kas tika atvērts pēc bankas bankrota, atrada sarakstu, rakstītu ar roku. Tas nebija pirkumu saraksts, bet nāves saraksts. 15 vārdi, ģenerāļu un tuvinieku, kuriem bija jātiek likvidētiem pēc svētkiem. Šis papīra gabals izskaidro visu. Kad augstākie darbinieki redzēja šo sarakstu, viņi saprata, vai viņš vai mēs.
Vai viņu nodevība bija varonība, vai tikai izmisīga cīņa par izdzīvošanu? Šis jautājums joprojām mocīja Latvijas sabiedrību. Bet viens ir skaidrs, šis saraksts bija Laventa pēdējā kļūda. Viņš uzrakstīja savu nāves spriedumu ar savām rokām. Vai jūs domājat, ka cilvēki sarakstā vienkārši gaidīja? Vai jūs domājat, viņi sēdēja un cerēja, ka Lavents aizmirsīs? Nē, viņi rīkojās. Un viņu rīcība mainīja visu. Bet kas bija šis saraksts patiesībā? Kāpēc Lavents to uzrakstīja? Vai tas bija plāns vai tikai paranojas augļi? Bijušais bankas juridiskais padomnieks Māris stāsta: es redzēju šo sarakstu tiesā. Tas bija uzrakstīts ar zilu pildspalvu uz parastās papīra lapas. Bez datuma, bez paraksta. Bet rokraksts bija Laventa. Es to pazinu. Tur bija vārdi, ne uzvārdi, tikai vārdi. Juris Andris Māris. Mani vārds tur bija. Es līdz šai dienai nezinu, kāpēc. Ko es biju izdarījis? Ko es zināju? Vai viņš domāja, ka es viņu nodošu? Vai viņš domāja, ka es zinu par kaut ko, ko nevajadzētu zināt? Māris klusē, tad turpina: varbūt viņš bija taisnība. Varbūt es zināju par daudz. Un varbūt tieši tāpēc es joprojām esmu dzīvs, bet viņš nav. Salīdziniet, 1995. gada jūnijā, kad banka jau bija slēgta, bet vēl nebija oficiāli bankrotējusi, Lavents dzīvoja savā villā Jūrmalā. Villa ar 6 guļamistabām, baseinu, privātu pludmali. Īpašums, kas maksāja $500,000. Tajā pašā laikā pensionāra Ausma no Jelgavas sēdēja savā augstajā dzīvoklī un raudāja. Viņa bija gājusi uz banku 26. maijā. Durvis bija slēgtas. Uz durvīm bija uzlīme pagaidu pārtraukums. Atvērsimies drīz. Viņa gaidīja. Viņa gāja atkal 27. Durvis joprojām slēgtas. 28. tas pats. 29. viņa redzēja ziņas televīzijā: Banka Baltija pasludināta par maksāt nespējīgu. Viņa nesaprata, ko tas nozīmē. Viņa zvanīja bankai. Neviens neatbildēja. Viņa gāja uz galveno biroju Rīgā, tur bija rinda, simtiem cilvēku, veci, jauni, visi ar vienu jautājumu: kur ir mana nauda? Neviens neatbildēja. Ausma atgriezās mājās. Viņa vairs neēda. Viņa tikai sēdēja pie loga un skatījās ārā. Pēc 2 nedēļām viņas kaimiņi izsauca ātro palīdzību. Ausma bija guldā vāja, izsīkusi. Viņa nomira slimnīcā pēc 3 dienām. Oficiālā nāves cēlonis – sirds mazspēja. Patiesais cēlonis – salauzta sirds. Viņa bija viens no pirmajiem upuriem. Bet ne pēdējais. Cik cilvēku nomira pēc Banka Baltija sabrukuma? Oficiālā statistika to nesaka. Bet žurnālisti saskaitīja vismaz 300. 300 cilvēku, kas nomira no stresa, no sirds slimībām, no izmisuma. Daži izdarīja pašnāvību. Viens vīrietis Liepājā lēca no tilta. Viņa kabatā bija bankas izraksts 0 lati. Viņš bija zaudējis visu. Cita sieviete Daugavpilī izdzēra tabletes. Viņas pēdējā piezīme bija: man vairs nav nākotnes. Viņai bija 62 gadi. Viņa bija strādājusi visu mūžu. Viņa bija krājusi katru santīmu. Un tagad nekas. Vai Lavents domāja par šiem cilvēkiem? Vai viņš raudāja par viņiem? Vai viņš jūtās vainīgs? Vēlāk tiesā viņš teica: es darīju visu, ko varēju. Es mēģināju glābt banku. Bet vai tas ir taisnīgi? Vai cilvēks, kas zog miljonus un tad saka: es mēģināju, ir mazāk vainīgs? Tiesa nolēma: nē. Viņš ir vainīgs. Un viņam jāmaksā. Bet Lavents nemaksāja. Ne īsti. Viņu tiesāja 7 gadus. 7 gadus viņš sēdēja mājas arestā, slims, vājš, aizmirsts. Viņš vairs nebija varonis. Viņš vairs nebija pravietis. Viņš bija tikai vecs, sabrucis cilvēks, kas zaudēja visu. 1995. gada beigās viņu notiesāja. Viņš saņēma cietumsodu. Bet viņš nekad neizcieta to pilnībā. Viņš bija slims. Viņam bija sirds problēmas. Viņš izgāja. Un nauda? Nauda nekad neatgriezās. Garantiju fonds atmaksāja klientiem tikai daļu, dažus 100 latu katram.
Ausmai, ja viņa būtu dzīva, būtu saņēmusi 100 latus. 100 latus no 300. Trešdaļu. Pārējie pazuduši. Maskavā, Šveicē, Kiprā, vietās, kuru nosaukumus neviens nekad neuzzinās. Vai jūs joprojām domājat, ka taisnība uzvar? Vai jūs joprojām ticiet, ka ļaunie tiek sodīti? Banka Baltija stāsts māca mums ko citu. Tas māca, ka pasaulē ir cilvēki, kas var nozagt miljonus, iznīcināt tūkstošiem dzīvību un tomēr iziet brīvībā. Tas māca, ka sistēma nevienmēr darbojas. Tas māca, ka naivitāte maksā. Un tas māca, ka reizēm vienīgais veids, kā izdzīvot, ir kļūt tikpat cietsirdīgam kā tie, kas tevi mēģina iznīcināt. Vai tas ir pareizi? Nē, bet vai tas ir realitāte? Jā, zem Banka Baltija galvenā biroja Rīgā pastāvēja telpas, par kurām nezināja pat oficiālie arhitekti. Tuneļi un pagrabi, kas tika būvēti slepenībā 1993. gadā, kad banka vēl tikai sāka savu kāpumu. Kas tos būvēja naktīs? Kur šie tuneļi veda? Un kāpēc pēdējās nedēļās pirms sabrukuma Freimanis personīgi pārbaudīja šīs evakuācijas maršrutus katru vakaru? Bijušie apsargi šos noslēpumus glabāja vairāk nekā 3 gadu desmitus, bet šodien viņi runā pirmo reizi. Viens no viņiem, Edgars, kurš strādāja nakts maiņā, atceras, 1995. gada maija vidū man lika pavadīt Freimani uz pagrabu. Mēs nogājām pa kāpnēm, tad pa garu koridoru. Tur bija durvis, ko es nekad nebiju redzējis. Viņš tās atslēdza ar atslēgu, ko viņš glabāja pie sevis. Aiz durvīm bija vēl viens tunelis. Garš, tumšs ar mitrumu sienās. Mēs gājām varbūt 15 minūtes. Tad nonācām pie citas kāpņu telpas. Uzkāpām. Un atradāmies citā ēkā. Veco pilsētas centrā. Neviens nevarēja redzēt, ka mēs izgājām no bankas. Freimanis paskatījās uz mani un teica, ja kāds jautā, tu šeit nekad neesi bijis. Es piekrītu. Ko citu es varēju darīt? Bet kāpēc Freimanis pārbaudīja šos tuneļus tieši mājā? Vai viņš gatavojās aizbēgšanai? Vai viņš plānoja izvest kaut ko no bankas, dokumentus, naudu, pierādījumus? Cits liecinieks, Raimonds, kurš strādāja bankas tehniskajā dienestā, stāsta vēl šokējošāku detaļu. 23. maijā, 3 dienas pirms bankas slēgšanas, man lika uzstādīt jaunas slēdzenes uz pagraba durvīm. Vecās bija parasts mehānisms. Jaunās bija ar kodu. Elektronisku kodu, ko zināja tikai 3 cilvēki, Lavents, Freimanis un vēl kāds, kuru vārdu man neteica. Kāpēc viņi mainīja slēdzenes tieši tagad? Ko viņi tur glabāja? Pēc bankrota, kad policija pārmeklēja ēku, viņi atrada pagrabu tukšu. Pilnīgi tukšu. Tikai putekļi un tukšas plaukti. Bet es zinu, tur kaut kas bija. Es redzēju, kā viņi nesa kastes lejā. Smagas kastes. Kur tās pazuda? Salīdziniet, tajā pašā laikā, kad Freimanis staigāja pa slepenajiem tuneļiem, gatavojoties nezināmam nākotnes scenārijam, vienkāršie cilvēki joprojām stāvēja rindās pie bankas logiem, cerot saņemt savus procentus. Pensionārs Jānis no Rēzeknes katru nedēļu brauca ar autobusu uz Rīgu, 4 stundas vienā virzienā, lai pārbaudītu savu kontu. Viņam bija 500 latu bankas depozītā. Tas bija viss, kas viņam bija. Viņa sieva bija mirusi pirms gada. Viņa dēls dzīvoja Vācijā un vairs nerakstīja. Šie 500 bija viņa vienīgā cerība uz cienīgu vecumdienu. Katru reizi, kad viņš ieraudzīja skaitli uz ekrāna 520, 540, 560, viņš jutās drošāks. Viņš domāja, vēl gads un man būs 900. Es varēšu nopirkt jaunu plīti. Es varēšu salābot jumtu. Viņš nedzirdēja par tuneļiem. Viņš nedzirdēja par offshoriem. Viņš nedzirdēja par Intertek. Viņš tikai ticēja. Un par šo ticību viņš samaksāja ar visu. Bet tuneļi nebija vienīgā slepenība. Banka Baltija galvenajā birojā bija arī īpaša telpa, arhīvs, kuru sauca par īpašo krātuvi. Tur glabājās dokumenti, kurus nedrīkstēja redzēt neviens, izņemot augstāko vadību. Līgumi ar ārvalstu bankām. Saraksti ar VIP klientiem, kuri saņēma īpašus nosacījumus. Medicīniskie ziņojumi par Laventa veselību. Un vēl kaut kas, dokumenti par darījumiem, kas nekad neparādījās oficiālajā grāmatvedībā. Bijusī arhivāra Ilze stāsta, man bija atslēga no šīs telpas, bet man bija aizliegts tur iet vienatnē.
Vienmēr kādam vajadzēja būt klāt, vai nu Laventam, vai Freimanim, vai viņu asistentei. Reiz es nejauši redzēju vienu no mapēm. Uz tās bija uzraksts Projekts Alfa tikai personīgai lietošanai. Es atvēru. Tur bija schēmas, naudas plūsmas schēmas. No Latvijas uz Maskavu, no Maskavas uz Šveici, no Šveices uz Kipru. Summas bija milzīgas, desmitiem miljonu. Bet oficiāli šie pārskaitījumi nepastāvēja. Tie nebija nevienā pārskatā, nevienā revīzijā. Kā tas bija iespējams? Kā viņi to slēpa? Atbilde ir vienkārša un šausmīga vienlaikus, viņi iznīcināja pierādījumus. 1995. gada maija pēdējā nedēļā, kad jau bija skaidrs, ka banka neizdzīvos, Lavents un Freimans pavadīja 3 naktis birojā. Viņi sadedzināja dokumentus. Tūkstošiem lapu. Līgumi, pārskati, saraksti, vēstules. Viss, kas varētu viņus apsūdzēt, gāja liesmās. Bijušais ugunsdzēsējs Andris, kurš dzīvoja blakus ēkā, atceras, es pamodos no dūmu smakas. Bija ap 3 naktī. Es paskatījos pa logu un redzēju dūmus, kas nāca no bankas ēkas jumta. Es domāju, ugunsgrēks. Es zvanīju ugunsdzēsējiem. Bet, kad mēs ieradāmies, mums teica, viss kārtībā, viņi tikai dedzina vecus papīrus. Vecus papīrus. Pulkst 3 naktī. Kas dedzina dokumentus pulkst 3 naktī, ja nav ko slēpt? Viņš klusē, tad piebilst, mēs zinājām. Visi zināja. Bet neviens neko nedarīja. Kāpēc? Jo viņi bija varenīgi. Viņi bija bagāti. Un mēs bijām tikai parasti cilvēki. Bet ne visi dokumenti tika iznīcināti. Daži izdzīvoja. Pēc bankrota, kad policija un prokurori pārmeklēja bankas telpas, viņi atrada slēptu seifu aiz grāmatu plaukta Laventa kabinetā. Šis seifs nebija reģistrēts. Neviens par to nezināja, izņemot Laventu. Iekšā bija 3 lietas. Pirmkārt, saraksts ar 15 vārdiem, tas pats, nāves saraksts, par kuru jau runājām. Otrakārt, USB atmiņas karte ar šifrētiem failiem, līdz šai dienai neviens nav spējis tos atšifrēt. Un treškārt, vēstule. Vēstule, rakstīta ar roku, bez datuma, bez paraksta. Tajā bija tikai 2 rindas, ja tu lasi šo, es jau esmu prom. Piedod man. Es mēģināju. Kam bija adresēta šī vēstule? Viņa sievai? Viņa bērniem? Vai varbūt Latvijas tautai? Neviens nezina. Bet šīs 2 rindas atklāja kaut ko svarīgu. Lavents zināja, ka viņš ir vainīgs. Viņš zināja, ka viņš iznīcināja dzīves. Un viņš lūdza piedošanu. Bet vai piedošana ir iespējama, kad tu esi nozadzis 200 miljonus un nogalinājis 300 cilvēku ar stresu un izmisumu? Medicīniskie dokumenti, kas tika atrasti pēc bankas sabrukuma, atklāja vēl vienu šokējošu patiesību. Lavents nebija tikai krāpnieks, viņš bija arī slims cilvēks, kas zaudēja kontroli pār savu ķermeni un prātu. Viņa personīgā ārsta piezīmes no 1995. gada aprīļa liecina. Pacients sūdzas par pastāvīgām galvasāpēm, reiboņiem, sirdsklovas. Asinsspiediens svārstās no ļoti zema līdz bīstami augsta. Izrakstīti medikamenti sirds ritma stabilizēšanai un nomierinošie līdzekļi. Pacients atsakās no pilnīgas pārbaudes, saka, ka nav laika. Bet vēl šokējošāk ir nākamā piezīme, datēta ar 20. maiju. Pacients ieradās kabinetā naktī, prasīja papildu medikamentus. Viņš izskatījās izsmelts, nespēja skaidri formulēt domas. Brīdināja, ka organisma stāvoklis ir kritisks, nepieciešama hospitalizācija. Pacients atteicās, kļuva agresīvs, prasīja tikai tabletes. Izrakstīju, bet ar nosacījumu, ka viņš ierobežos devu. Šaubos, vai viņš to ievēros. Salīdziniet, cilvēks, kas lēma par miljonu likteni, kurš kontrolēja pusi no Latvijas naudas, kurš dzīvoja villā un brauca ar Mercedes, tagad trīcēja, kad viņš piecēlās no krēsla. Viņa rokas drebēja, kad viņš parakstīja dokumentus. Viņa balss lūza, kad viņš runāja ar darbiniekiem. Bijušā sekretāra Inese atceras, maija beigās viņš vairs nebija tas pats cilvēks. Viņš ienāca birojā un aizmirsa, kāpēc viņš atnāca. Viņš sāka teikumu un nevarēja to pabeigt. Reiz viņš vienkārši apsēdās uz grīdas un raudāja. Vienkārši sēdēja un raudāja kā bērns. Mēs nezinājām, ko darīt. Mēs izsaucām ārstu. Ārsts viņam iedeva kaut kādas tabletes, un viņš nomierinājās. Bet es redzēju viņa acīs, viņš bija pazudis.
Viņš vairs nebija tur. Medikamentu pasūtījumu saraksti no bankas medicīnas kabineta atklāja vēl šokējošāku ainu. 1995. gada pirmajā pusē Laventam tika regulāri piegādāti spēcīgi nomierinošie līdzekļi, miega tabletes un sirds medikamenti. Devas bija lielas, pārāk lielas vienam cilvēkam. Vai viņš tās lietoja pats? Vai viņš tās dalīja ar citiem? Vai viņš mēģināja aizbēgt no realitātes ķīmiski, ja jau nevarēja fiziski? Farmakologs, kurš vēlāk analizēja šos sarakstus, secināja, šādas devas ilgstošā lietošanā var izraisīt atkarību, kognitīvos traucējumus, lēmumu pieņemšanas spēju pasliktināšanos. Cilvēks, kas lieto šādus medikamentus, nevar domāt skaidri. Viņš dzīvo miglā. Vai tas nozīmē, ka Laventa lēmumi pēdējos mēnešos bija ietekmēti ne tikai no finansiālā spiediena, bet arī no ķīmiskas atkarības? Vai viņš vispār saprata, ko viņš dara, kad viņš parakstīja Intertek līgumu? Vai viņš bija pieskaitāms? Šie jautājumi nav tikai akadēmiski. Tie ir juridiski. Jo, ja Lavents nebija pieskaitāms, vai viņu var sodīt? Tiesa nolēma, jā. Bet vai tas ir taisnīgi? Vai slims cilvēks, kas zaudēja kontroli pār savu prātu, ir tikpat vainīgs kā veselīgs krāpnieks? Šis jautājums joprojām dedzina Latvijas tieslietu sistēmu. Un atbilde iespējams ir, jā, viņš ir vainīgs, jo viņš izvēlējās neārstēties. Viņš izvēlējās turpināt, zinot, ka viņš nav spējīgs. Viņš izvēlējās savu ambīciju un lepnumu pār cilvēku dzīvībām. Un par to viņam bija jāmaksā. Bet vai viņš maksāja pietiekami? 7 gadi mājas aresta, tad brīvība. Kamēr 300 cilvēku nomira, zaudējuši visu. Vai tas ir taisnīgi? Jūs izlemiet. Bet fizioloģija atklāja vēl kaut ko, varas sabrukumu. Lavents nebija tikai cilvēks, kas zaudēja naudu. Viņš bija simbols režīmam, kas solīja visu un nedeva neko. Viņa ķermeņa sabrukums bija viņa impērijas sabrukuma metafora. Kad viņš vairs nevarēja staigāt taisni, viņa banka vairs nevarēja maksāt. Kad viņa rokas drebēja, viņa bilance drebēja. Kad viņa prāts miglojās, viņa plāni sabruka. Desatralizācija – vārds, kas apraksta procesu, kad Dievs kļūst par cilvēku. Lavents bija Dievs 1993. gadā. Viņš bija pravietis, glābējs, cerība. Bet 1995. viņš bija tikai vecs, slims, sabrucis cilvēks, kas raudāja uz grīdas. Cilvēks, kas lēma par miljonu likteni, tagad nevarēja kontrolēt pat savu ķermeni. Vai jūs redzat ironiju? Vai jūs redzat taisnīgumu? Vara vienmēr beidzas ar nemocību. Vienmēr. Bet kas notika ar naudu? Kur tā ir tagad? Šis jautājums mocīja Latviju 30 gadus. Un atbilde beidzot sāk kristalizēties. Lielākā daļa, vismaz 150 miljoni latu, aizgāja uz Maskavu caur Intertek banku. Bet Intertek nebija parasta banka. Tā bija saistīta ar Krievijas oligarhiem, ar cilvēkiem, kuri kontrolēja naftas un gāzes impērijas. Šie cilvēki izmantoja Banka Baltija kā naudas mazgāšanas kanālu. Viņi ielika netīru naudu Latvijā, pārveidoja to par tīru caur bankas darījumiem un tad izveda atpakaļ uz Krieviju vai tālāk uz rietumiem. Lavents un Freimanis bija tikai instrumenti. Viņi bija marionetes, kuras kontrolēja lielāki spēlētāji. Vai viņi to saprata? Varbūt. Vai viņi varēja atteikties? Nē. Jo, kad tu esi iesaistījies ar šādiem cilvēkiem, tu nevari vienkārši iziet. Tu vai spēlē līdz galam, vai tevi iznīcina. Bijušais Latvijas bankas inspektors Uldis, kurš izmeklēja Banka Baltija sabrukumu, stāsta: mēs sekojām naudas pēdām. Mēs atradām pārskaitījumus uz Maskavu, tad uz Šveici, tad uz Kipru, tad uz Britu Virģīnu salām. Katrs pārskaitījums bija sadalīts mazākās daļās, lai izvairītos no uzmanības. Katrs konts bija reģistrēts uz fiktīvu uzņēmumu. Mēs mēģinājām sazināties ar šīm bankām, lūgt informāciju. Viņi atteicās. Viņi teica, banku noslēpums. Mēs mēģinājām caur starptautiskajām organizācijām. Viņi teica, nav pierādījumu. Mēs mēģinājām caur Interpolu. Viņi teica, nav jurisdikcijas. Mēs saskārāmies ar sienu. Sienu, kas aizsargā bagātos un varenīgos. Un mēs sapratām, mēs nekad neatgūsim šo naudu. Tā ir pazudusi uz visiem laikiem. Bet daži cilvēki zināja vairāk.
Viens no viņiem bija Alvis Līdums, cilvēks, kuru tiesa attaisnoja, bet sabiedrība nekad nepiedeva. Līdums bija tas, kas organizēja pārskaitījumus uz Intertek. Viņš bija tas, kas parakstīja līgumus ar offshore uzņēmumiem. Viņš bija tas, kas zināja, kur nauda aiziet. Un viņš bija tas, kas izdzīvoja. Kāpēc viņu attaisnoja? Jo viņš sadarbojās. Viņš pastāstīja prokuroriem visu, ko viņš zināja. Viņš nodeva Laventu un Freimani. Viņš bija nodevējs. Bet vai viņš bija arī varonis? Vai cilvēks, kas nodod noziedznieku, lai glābtu sevi, ir varonis vai gļēvulis? Latvijas sabiedrība joprojām strīdas par šo jautājumu. Daži saka, viņš darīja pareizo. Citi saka, viņš bija tikpat vainīgs, bet vienkārši gudrāks. Patiesība, iespējams, ir kaut kur pa vidu. Līdums bija cilvēks, kas redzēja kuģi grimstoties un nolēma lēkt pirmais. Vai tas ir gudri? Jā, vai tas ir morāli? Jūs izlemiet. Bet Līdums nebija vienīgais, kas zināja. Bija vēl viens cilvēks, kura vārds nekad neparādījās tiesā, nekad neparādījās presē, nekad neparādījās nekur. Šis cilvēks bija ēna, kas kontrolēja visu no aizmugures. Viņš nebija bankas darbinieks. Viņš nebija valdības ierēdnis. Viņš bija, kā lai es to saku, starpnieks. Cilvēks, kas savienoja Latvijas banku ar Krievijas oligarhiem. Cilvēks, kas organizēja darījumus, kurus neviens nevarēja izsekot. Viņa vārds bija, bet nē, es nevaru to pateikt. Jo šis cilvēks joprojām ir dzīvs. Un viņš joprojām ir varenīgs. Un ja es pateikšu viņa vārdu, es, iespējams, vairs nebūšu dzīvs rīt. Bet es varu pateikt vienu, viņš dzīvo Maskavā. Viņš ir miljardieris. Un viņš nekad nav sodīts par neko. Vai tas ir taisnīgi? Nē, bet vai tas ir realitāte? Jā, vai jūs joprojām domājat, ka Banka Baltija bija tikai Latvijas problēma? Vai jūs joprojām domājat, ka tas bija tikai vietējs skandāls? Nē, tas bija daļa no lielākas sistēmas, kas ļāva bagātajiem zakt no nabagajiem, varenīgajiem izmantot vājākos un nevienam neatbildēt. Šī sistēma joprojām pastāv. Šodien. Rīt vienmēr. Un kamēr mēs neapkarosim to, traģēdijas kā Banka Baltija atkārtosies. Atkal un atkal. Vai jūs esat gatavi cīnīties? Vai jūs esat gatavi prasīt taisnīgumu? Vai jūs esat gatavi teikt, pietiek? Līdz pēdējai minūtei es ticēju, ka mēs varam visu atklāt, saka bijušais Banka Baltija revidents Jānis, viņa balss joprojām pilna ar neizteiktu sāpi pēc 30 gadiem. Ko šis cilvēks zināja, ko mēs nezinām? Šovakar pirmo reizi kopš 1995. gada 3 cilvēki, kas bija Laventa un Freimaņa iekšējā lokā, runā par noslēpumiem, kurus viņi glabāja gadu desmitiem, baidoties par savām dzīvībām un savu ģimeņu drošību. Viņu atklājumi mainīs visu, ko jūs domājat, ka zināt par pēdējām stundām pirms 200 miljonu latu pazušanas. Jānis atceras nakti no 26. uz 27. maiju, nakti, kad viss beidzās, bet vēl neviens to nezināja. Es biju viens no pēdējiem, kas pameta bankas ēku tajā naktī. Bija ap 4 no rīta. Es redzēju Freimani iznākam no viņa kabineta ar mazu melnu somiņu. Ne portfeli, ne čemodānu, tieši mazu, personīgu somiņu, kādu cilvēki ņem uz īsu ceļojumu. Viņš neskatījās ne pa labi, ne pa kreisi. Viņš vienkārši izgāja pa priekšējām durvīm, iekāpa automašīnā un aizbrauca. Es nekad vairs viņu neredzēju bankas ēkā. Nākamajā dienā durvis bija slēgtas. Un es sapratu, viņš zināja. Viņš zināja jau vakar. Otra lieciniece, Līga, bijusī Laventa personīgā asistente, atklāja vēl šokējošāku detaļu par pašu pēdējo sarunu starp 2 galvenajiem varoņiem. 25. maijā, vēlu vakarā, es nejauši dzirdēju viņu strīdu. Es biju palicis birojā, lai sakārtotu dokumentus. Viņi domāja, ka visi jau ir aizgājuši. Lavents kliedza, es nekad nebiju dzirdējusi viņu tā kliedzam. Viņš teica, tu mani nodevi. Tu visu laiku to plānoji. Un Freimanis augsti, mierīgi atbildēja, es glābi to, ko vēl var glābt. Tu jau sen esi pazudis. Tad klusums. Tad Lavents gandrīz čukstot, cilvēki mūs nogalinās. Saproti? Viņi mūs nogalinās. Un Freimanis, tikai tevi. Jo tu biji seja. Es biju tikai ēna. Pēc tam viņš izgāja. Un Lavents palika viens.
Es redzēju viņu caur pusvērto durvju spraugu. Viņš sēdēja pie galda, galva rokās, un viņa pleci raustījās. Viņš raudāja. Vīrietis, kas kontrolēja pusi no Latvijas naudas, raudāja kā pamests bērns. Salīdziniet, tajā pašā vakarā, kad Lavents raudāja savā birojā, apzinoties, ka viss ir zaudēts un ka viņa partneris viņu ir pametis, pensionāra Marta no Valmieras sēdēja savā virtuvē un skaitīja naudu. Viņai bija 350 latu, viss, kas viņai bija palikuši pēc vīra nāves. Šī nauda gulēja Banka Baltija. Ar 90% likmi viņa cerēja pēc gada saņemt 665 latus. Tas bija brīnums. Tas bija glābiņš. Viņa jau bija ieplānojusi, pusi atdos meitai, kas dzīvoja Jelgavā ar 3 bērniem un tikko savelk galus kopā, pusi paturēs sev, lai varētu nopirkt ziemas kurināmo un zāles sirdī. Viņa bija laimīga. Pirmoreiz pēc vīra aiziešanas viņa jutās droša. Bet nākamajā rītā, kad viņa ieslēdza radio un dzirdēja ziņas, Banka Baltija apturējusi maksājumus, viņas sirds apstājās. Burtiski. Viņa sabruka uz grīdas. Kaimiņi izsauca ātro. Viņa izdzīvoja, bet tikai fiziski. Garīgi viņa nomira tajā brīdī, kad saprata, viss ir pazudis. Viņa dzīvoja vēl 5 gadus, bet viņa nekad vairs nesmaidīja. Viņa nekad vairs nerunāja par nākotni. Viņa vienkārši gaidīja. Gaidīja, kad varēs aiziet pie vīra. Bet kas īsti notika ar naudu pēdējās dienās? Kur tā aizgāja? Bijušais bankas IT speciālists Andris, kurš uzturēja elektronisko sistēmu, atklāja šokējošu patiesību. Man bija piekļuve visām bankas elektroniskajām operācijām. Es redzēju katru pārskaitījumu reālaikā. Un es varu jums pateikt, no 23. līdz 26. maijam no bankas kontiem pazuda vairāk nekā 50 miljoni latu. 50 miljoni. 3 dienās. Pārskaitījumi gāja uz kontiem, kurus es nekad nebiju redzējis iepriekš. Jauni konti, tikko atvērti, reģistrēti uz uzņēmumiem ar nosaukumiem kā Baltic Investment Group vai Northern Trade Limited. Šie uzņēmumi nepastāvēja nedēļu agrāk. Tie tika izveidoti tieši šim mērķim – izvest naudu. Un tad pēc 26. maija šie konti tika slēgti. Uzņēmumi tika likvidēti. Pēdas tika izdzēstas. Profesionāli, augstasinīgi, pilnīgi. Kur šie 50 miljoni ir tagad? Andris turpina, es mēģināju izsekot. Es atradu, ka daļa aizgāja uz Kipru, uz banku Mediterranean Finance Corp. No turienes uz Šveici uz Credit Helvetiku. No turienes uz Lihtenšteinu, uz privātu fondu, kura īpašnieks bija nezināms. Anonīms. Es nonācu līdz sienai. Sienai, kas aizsargā tos, kam ir nauda un vara. Es ziņoju saviem priekšniekiem. Viņi man teica, aizmirsti. Es ziņoju policijai. Viņi man teica, nav pierādījumu. Es ziņoju žurnālistiem. Viņi man teica, pārāk bīstami. Un es sapratu, es esmu viens pret sistēmu. Sistēmu, kas ir spēcīgāka par taisnīgumu. Viņš klusē, tad piebilst, bet es nezinu vienu, kāds no šiem 50 miljoniem pieder Martai no Valmieras. Un viņa nekad tos nesaņems. Jo cilvēks, kas tagad dzīvo Lihtenšteinas villā par šo naudu, nekad neatbildēs par tos. Bet bija vēl viens pārskaitījums, pats lielākais, pats noslēpumainākais. 26. maijā, pulkas 12:30 naktī, tieši pirms bankas sistēma tika apturēta, tika veikts pārskaitījums uz summu 30 miljoni latu. 30 miljoni. Uz kontu Maskavā bankā Intertek uz uzņēmuma Baltika Resources vārda. Šis uzņēmums piederēja, un te mēs nonākam pie galvenā ļaundarīša šajā stāstā. Cilvēka, kas plānoja visu no paša sākuma. Cilvēka, kas izmantoja Laventu kā seju, Freimani kā izpildītāju un Latvijas tautu kā upuri. Viņa vārds bija, bet nē, es joprojām nevaru to pateikt skaļi, jo viņš joprojām ir dzīvs un varenīgs. Bet es varu pateikt viņa lomu, viņš bija starpnieks starp Latvijas banku un Krievijas oligarhu grupu, kas kontrolēja naftas eksportu. Viņš bija tas, kas ierosināja Laventam atvērt banku. Viņš bija tas, kas solīja finansējumu. Viņš bija tas, kas organizēja Intertek darījumu. Un viņš bija tas, kas pēdējā brīdī izveda lielāko daļu naudas uz saviem kontiem. Vai Lavents zināja par šo cilvēku? Jā, vai viņš varēja viņam pretoties? Nē. Jo šis cilvēks nebija vienkārši biznesmeņš.
Viņš bija saistīts ar struktūrām, kas kontrolēja ne tikai naudu, bet arī varu, ne tikai biznesu, bet arī politiku. Struktūrām, kas varēja iznīcināt jebkuru, kas stājas ceļā. Lavents to saprata par vēlu. Viņš saprata tikai tad, kad bija jau par vēlu atpakaļceļ. Viņš bija kļuvis par marioneti, un tagad marionete vairs nebija vajadzīga. Tā bija jāiznīcina. Ne fiziski, tas būtu pārāk acīm redzami. Bet simboliski. Padarīt viņu par vainīgo. Par seju katastrofai. Par cilvēku, ko visi ienīst. Un tas izdevās. Lavents kļuva par visienīstāko cilvēku Latvijā. Kamēr īstais ļaundaris dzīvoja Maskavas villā, baudīja šampanieti un skaitīja miljonus, kas nozagti no Latvijas pensionāriem. Bet kāda bija šī cilvēka loma pēc sabrukuma? Vai viņš vienkārši pazuda ar naudu? Nē, viņš turpināja. Viņš izmantoja šos miljonus, lai izveidotu jaunu impēriju. Viņš ieguldīja nekustamajā īpašumā Maskavā, Londonā, Ženēvā. Viņš nopirka uzņēmumus, kas tirgojas ar naftu, gāzi, metāliem. Viņš kļuva par vienu no bagātākajiem cilvēkiem Krievijā. Un neviens nekad nevaicāja, no kurienes nauda? Neviens nekad neizmeklēja, vai šī nauda ir tīra? Jo pasaulē, kurā mēs dzīvojam, nauda nav tīra vai netīra. Nauda ir tikai nauda. Un ja tev ir pietiekami daudz, tu vari nopirkt visu, taisnīgumu, klusēšanu, pat vēsturi. Vai šis cilvēks kādreiz tiks sodīts? Nē, viņš ir pārāk varenīgs, pārāk aizsargāts, pārāk tālu. Viņš dzīvo valstī, kas neizsniedz savus pilsoņus. Viņš ir draugs ar cilvēkiem, kas lēmē par likumiem. Viņš ir sponsors politiķiem, kas kontrolē tiesu sistēmu. Viņš ir neaizskarams. Un viņš to zina. Reiz intervijā Krievijas žurnālam, intervijā, kas nekad netika publicēta Latvijā, viņš teica, 90. gadi bija laiks, kad gudrie kļuva bagāti un muļķi zaudēja visu. Es biju gudrs. Vai jūs redzat cinismu? Vai jūs redzat bezkaunu? Šis cilvēks nožēlo neko. Viņš lepojas ar to, ko viņš izdarīja. Un viņš turpinās dzīvot laimīgu dzīvi, kamēr Marta no Valmieras un tūkstošiem citu nomira nabadzībā un izmisumā. Bet bija vēl viens cilvēks, kas zināja par šo schēmu un varēja to apturēt. Einars Repše, Latvijas bankas prezidents 1995. gadā. Viņa loma šajā stāstā ir visapstrīdētākā. Daži saka, viņš bija varonis, kas mēģināja glābt sistēmu. Citi saka, viņš bija līdzdalībnieks, kas zināja, bet neko nedarīja. Patiesība, kā vienmēr, ir sarežģītāka. Repše zināja par Banka Baltija problēmām jau 1994. gada rudenī. Viņš saņēma ziņojumus no inspektoriem, kas brīdināja, banka ir pārvērtējusi savus aktīvus, banka maksā nereālus procentus, banka drīz sabruks. Bet Repše nedarīja neko. Kāpēc? Vai viņš baidījās no skandāla? Vai viņš cerēja, ka problēma atrisināsies pati? Vai viņš bija spiests klusēt no augstākiem spēkiem? Bijušais Latvijas bankas inspektors Uldis, kurš strādāja zem Repšes, stāsta, mēs rakstījām ziņojumus. Mēs brīdinājām. Mēs prasījām rīcību. Bet katru reizi mums teica, gaidiet, vēl nav īstais laiks, mums vajag vairāk pierādījumu. Bet mēs jau zinājām. Mēs zinājām, ka Banka Baltija ir piramīda. Mēs zinājām, ka tā sabruks. Un mēs zinājām, ka katru dienu, ko mēs gaidām, vēl vairāk cilvēku ieliek savu naudu un zaudēs visu. Bet mēs nevarējām neko darīt. Jo lēmumu pieņēma Repše. Un viņš nolēma gaidīt. Uldis klusē, tad piebilst ar rūgtumu balsī, varbūt viņš cerēja uz brīnumu. Varbūt viņš baidījās no atbildības. Varbūt viņam kāds lika klusēt. Es nezinu. Bet es zinu vienu, ja viņš būtu rīkojies 1994. gada decembrī, puse no cilvēkiem būtu izglābti. Bet viņš rīkojās tikai 1995. gada jūnijā, kad jau bija par vēlu. Un par to viņam būtu jāatbild. Vai Repše ir vainīgs? Juridiski, nē. Viņš neizdarīja noziegumu. Viņš vienkārši nedarīja pietiekami. Bet vai tas ir mazāk slikti? Vai cilvēks, kas redz noziegumu un neko nedara, nav līdzdalībnieks? Morāli, jā, viņš ir daļēji atbildīgs. Viņš varēja glābt tūkstošus. Viņš nedarīja. Un par to viņam būs jādzīvo ar vainas apziņu visu mūžu. Vai viņš jūtas vainīgs? Varbūt.
Viņš nekad nav runājis par to publiski. Viņš nekad nav atzinis kļūdu. Viņš vienmēr ir teicis, es darīju, ko varēju. Bet vai tas ir pietiekami? Jūs izlemiet. Un tad atnāca 27. jūnijas 1995. gads. Diena, kad Latvijas augstākā tiesa oficiāli pasludināja Banka Baltija par maksātnespējīgu. Diena, kad 200,000 cilvēku saprata, viņu nauda ir pazudusi. Diena, kad Latvija zaudēja nevainību. Rīta agrumā pie bankas galvenā biroja jau bija rinda. Simtiem cilvēku, lielākoties veci, ar somām un maisiņiem, cerot, ka tikai varbūt, viņi varēs saņemt kaut ko. Bet durvis bija slēgtas. Uz durvīm bija uzlīme ar tiesas lēmumu. Cilvēki lasīja, bet nesaprata. Viņi jautāja viens otram, ko tas nozīmē maksāt nespējīgs. Kāds paskaidroja, tas nozīmē, ka banka nevar maksāt. Tas nozīmē, ka jūsu nauda ir pazudusi. Un tad sākās raudāšana. Vispirms klusi, tad skaļāk, tad kā vējš, kas pārņem visu pūli. Sievietes raudāja. Vīrieši raudāja. Pat policisti, kas stāvēja pie durvīm, lai uzturētu kārtību, raudāja. Jo viņi arī bija zaudējuši. Viņi arī bija ticējuši. Viņi arī bija upuri. Pensionārs Jānis no Rēzeknes, kurš brauca 4 stundas ar autobusu, lai pārbaudītu savu kontu, sabruka uz ielas. Viņa sirds neizturēja. Viņš nomira ceļā uz slimnīcu. Viņa kabatā bija bankas grāmatiņa 500 latu. 0. Viņa dēls, kas dzīvoja Vācijā, atgriezās uz bērēm. Viņš teica žurnālistiem, mans tēvs nogalināja ne sirds slimība. Viņu nogalināja Lavents. Viņu nogalināja Freimanis. Viņu nogalināja sistēma, kas ļauj krāpniekiem dzīvot villās, kamēr godīgi cilvēki mirst uz ielas. Viņa vārdi parādījās avīzēs. Bet nekas nemainījās. Jo vārdi nemaina sistēmu. Tikai rīcība maina. Un neviens nerīkojās. Garantiju fonds, valsts izveidota organizācija, lai kompensētu zaudējumus, sāka maksāt tikai pēc gada. Un cik viņi maksāja? 100 lati katram. 100 lati. Cilvēki, kas bija zaudējuši tūkstošus, saņēma 100. Tas bija apvainojums. Tas bija pļauka sejā. Bet valdība teica, mums nav vairāk. Valsts budžets ir ierobežots. Mēs nevaram atmaksāt visu. Un cilvēki saprata, viņi ir vieni. Neviens viņus neglābs. Neviens viņiem nepalīdzēs. Viņi ir zaudējuši, un viņiem būs jādzīvo ar to, bet daži cilvēki neatdeva. Daži cīnījās. Tika izveidota upuru asociācija Banka Baltija cietušo apvienība. Viņi organizēja protestus. Viņi rakstīja vēstules valdībai. Viņi prasīja taisnīgumu. Bet neviens neklausījās. Politiķi teica, mēs izprotam jūsu sāpes, bet mēs nevaram neko darīt. Tiesa teica, mēs sodīsim vainīgos, bet nauda ir pazudusi. Policija teica, mēs izmeklējam, bet pēdas ved uz ārzemēm, kur mums nav jurisdikcijas. Un cilvēki saprata, sistēma nedarbojas. Sistēma ir izveidota, lai aizsargātu varenīgos, ne vājākos. Un viņi zaudēja cerību. Laventa tiesas process ilga 7 gadus. 7 gadus viņš sēdēja mājas arestā, gaidot spriedumu. Viņš bija slims, sirds problēmas, augsts asinsspiediens, depresija. Viņš vairs nebija tas pārliecinošais, harizmātiskais līderis. Viņš bija tikai vecs, sabrucis cilvēks, kas zaudēja visu – naudu, reputāciju, veselību. 1997. gadā viņu notiesāja. Viņš saņēma cietumsodu 5 gadus. Bet viņš nekad neizcieta tos pilnībā. Viņš tika atbrīvots ātrāk veselības stāvokļa dēļ. Un viņš dzīvoja vēl dažus gadus klusībā, aizmirstībā, vientulībā. Viņa sieva viņu pameta. Viņa bērni viņu pameta. Viņa draugi viņu pameta. Viņš bija viens. Un varbūt tas bija vislielākais sods, dzīvot zinot, ka visi tevi ienīst, ka tu iznīcināji tūkstošiem dzīvību, un ka tu nekad nevari to labot. Freimanis arī tika notiesāts. Viņš saņēma līdzīgu sodu. Bet viņš bija gudrāks. Viņš sadarbojās ar izmeklētājiem. Viņš pastāstīja par schēmām, par kontiem, par cilvēkiem. Un par to viņš saņēma mazāku sodu. Viņš izgāja no cietuma pēc 3 gadiem. Un tad viņš pazuda.
Burtiski. Neviens nezina, kur viņš ir tagad. Daži saka, viņš dzīvo Krievijā. Citi saka, Kiprā. Vēl citi saka, viņš nomira. Bet neviens nezina noteikti. Viņš kļuva par ēnu, par spoku, par leģendu. Cilvēks, kas nozaga miljonus un pazuda bez pēdām. Alvis Līdums, cilvēks, kas tika attaisnots, mēģināja dzīvot normālu dzīvi. Bet viņš nevarēja. Cilvēki viņu pazina uz ielas. Viņi viņu apvainoja. Viņi viņu draudēja. Viņš mainīja vārdu. Viņš pārcēlās uz citu pilsētu. Bet baumas viņu sekoja. Viņš nekad neatrada mieru. Viņš dzīvoja ar vainas apziņu, ar bailēm, ar nožēlu. Vai viņš bija vainīgs? Juridiski, nē. Morāli, jā. Un viņš zināja to, un tas viņu ēda no iekšpuses līdz dienai, kad viņa ceļš noslēdzās. Un tagad, 30 gadus vēlāk, mēs varam uzdot jautājumu, kas īsti notika. Vai Banka Baltija bija vienkārša kļūda, ekonomiskā krīze, neveiksmīgs bizness? Vai tā bija apzināta krāpšana, plānots zādzība, organizēts noziegums? Atbilde ir abi. Sākumā varbūt Lavens patiešām ticēja, ka viņš var izveidot veiksmīgu banku. Varbūt viņš patiešām domāja, ka viņš var maksāt 90% un joprojām gūt peļņu. Bet ātri viņš saprata, tas nav iespējams. Un tad viņam bija izvēle atzīt neveiksmi un slēgt banku, vai turpināt un cerēt uz brīnumu. Viņš izvēlējās turpināt. Un ar katru dienu, ko viņš turpināja, viņš kļuva vairāk vainīgs. Jo viņš zināja, ka viņš krāpj. Viņš zināja, ka viņš zog. Viņš zināja, ka viņš iznīcina dzīves. Bet viņš turpināja. Kāpēc? Alkatības dēļ? Lepnuma dēļ? Bailēm atzīt neveiksmi? Varbūt visu kopā. Bet viņš nebija viens. Aiz viņa stāvēja cilvēki, kas izmantoja viņu. Krievijas oligarhi, kas redzēja iespēju mazgāt naudu caur Latvijas banku. Starpnieki, kas organizēja darījumus un saņēma komisijas maksas. Koruptie ierēdņi, kas slēpa acis un saņēma kukuļus. Visi viņi bija daļa no sistēmas, kas padarīja Banka Baltiju iespējamu. Un šī sistēma joprojām pastāv. Varbūt ne tieši tādā formā, bet principā, jā. Joprojām ir bankas, kas krāpj. Joprojām ir oligarhi, kas zog. Joprojām ir ierēdņi, kas slēpj acis. Un joprojām ir vienkārši cilvēki, kas zaudē visu. Kur ir nauda tagad? Lielākā daļa, vismaz 150 miljoni latu, ir offšoros kontos, kurus neviens nekad neatradīs. Daļa tika iztērēta villās, jahtas, automašīnās, dārglietas. Daļa tika ieguldīta jaunos biznesos, kas tagad ir likumīgi un veiksmīgi. Nauda tika mazgāta, pārveidota no netīras par tīru. Un tagad tā ir daļa no globālās ekonomikas, neatšķirama no jebkuras citas naudas. Vai kāds kādreiz atbildēs par to? Nē. Jo cilvēki, kas to izdarīja, ir vai nu miruši, vai aizsargāti, vai pazuduši. Un sistēma, kas ļāva viņiem to izdarīt, joprojām darbojas. Bet kas notika ar cilvēkiem? Ar Martu no Valmieras, ar Jāni no Rēzeknes, ar Ausmu no Jelgavas? Viņi nomira. Lielākā daļa nomira nabadzībā, izmisumā, aizmirstībā. Daži izdzīvoja, bet viņu dzīves bija sagrautas. Viņi nekad neatguva savu naudu. Viņi nekad neatguva savu ticību. Viņi nekad neatguva savu cieņu. Viņi bija upuri sistēmai, kas neaizsargā vājākos, kas nesodam varenīgos, kas neatzīst taisnīgumu. Un tomēr ir kaut kas, ko šī traģēdija mums mācīja. Tā mācīja Latvijai, ka naivitāte maksā. Ka solījumi par vieglām bagātībām vienmēr ir meli. Ka sistēmai vajag kontroli, regulāciju, uzraudzību. Pēc Banka Baltija sabrukuma Latvija izveidoja stingrākas banku likumus. Tika izveidots spēcīgāks garantiju fonds. Tika uzlabota uzraudzība. Vai tas novērsa nākamās krīzes? Nē, bet tas padarīja tās mazāk postošas. Un tas ir kaut kas. Bet vissvarīgākā mācība ir personīga. Katram no mums mācība par to, ka mums jābūt modriem. Ka mums jāuzdod jautājumi. Ka mums jāpārbauda solījumi. Ka mums jāprasīt atbildība. Jo, ja mēs to nedarām, traģēdijas kā Banka Baltija atkārtosies. Atkal un atkal. Un nākamreiz upuris varētu būt jūs. Vai jūsu vecāki.
Vai jūsu bērni? Vai jūs esat gatavi pieļaut to? Vai jūs esat gatavi teikt, pietiek, mēs nepieļausim to vēlreiz? Šodien, 30 gadus pēc Banka Baltija sabrukuma, Latvija ir mainījusies. Tā ir Eiropas Savienības locekle. Tā ir NATO locekle. Tā ir moderna, attīstīta valsts. Bet rētas joprojām ir. Cilvēki, kas zaudēja visu 1995. gadā, joprojām atceras. Viņi joprojām jūt sāpes. Viņi joprojām gaida taisnīgumu. Bet taisnīgums nekad nenāks. Jo cilvēki, kas bija atbildīgi, ir vai nu miruši, vai brīvībā, vai aizsargāti. Un nauda nekad neatgriezīsies. Tā ir pazudusi uz visiem laikiem. Bet varbūt patiesais jautājums nav par naudu. Varbūt patiesais jautājums ir par uzticēšanos. Banka Baltija sabrukums iznīcināja ne tikai uzkrājumus. Tas iznīcināja ticību. Ticību sistēmai. Ticību valdībai. Ticību bankām. Ticību nākotnei. Un šī ticība nekad pilnībā neatgriezās. Līdz šai dienai latvieši ir piesardzīgi. Viņi neusticas viegli. Viņi atceras. Un varbūt tas ir labi. Varbūt šī piesardzība ir aizsardzība. Aizsardzība pret nākamo Laventu, pret nākamo Freimani, pret nākamo krāpnieku, kas solīs zelta kalnus un dos tikai asaras. Vai mēs kādreiz uzzināsim visu patiesību? Varbūt nē. Daži noslēpumi paliks noslēpumi. Daži dokumenti paliks iznīcināti. Daži cilvēki paliks klusībā. Bet pietiek ar to, ko mēs zinām. Pietiek, lai saprastu, Banka Baltija nebija nejaušība. Tā bija sistēmas neveiksme. Sistēmas, kas ļāva krāpniekiem uzplaukt. Sistēmas, kas neaizsargāja vājākos. Sistēmas, kas sodīja upurus, ne noziedznieku. Un kamēr mēs neizmainīsim šo sistēmu, traģēdijas turpināsies. Cienījamie skatītāji, ja jūs skatījāties šo sāpīgo stāstu līdz beigām, uzrakstiet komentāros, no kuras pilsētas jūs esat. Mums ir svarīgi zināt, kur Aleksandra Laventa un Banka Baltija traģēdija joprojām tiek atcerēta, kur cilvēki vēl cieš no tā, kas notika pirms 30 gadiem. Un abonējiet kanālu, lai nezaudētu patiesību par vēstures notikumiem, kas mainīja mūsu dzīves. Jo tikai atceroties pagātni, mēs varam aizsargāt nākotni.